Sveiki, skatītāji! Šodien mana auditorija būs Barcelonā. Barcelonas slavenākais arhitekts, protams, ir katalāns Antoni Gaudí. Viņam beidzot augstskolu, rektors teica: studenti, tu esi vai nu trakais vai ģēnijs. Kas tad īsti bija šis Gaudí? To jūs uzzināsiet šajā video. Antoni Gaudí bija 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākuma katalāņu modernismu pārstāvis, arhitekts, kura ietekme ir ļoti, ļoti liela pasaulē, un varētu uzdot jautājumu, kas tad ir šis katalāņu modernisms? Tas ir tas pats, kas Art Nouveau Francijā vai Jugendstils Vācijā vai, piemēram, arī Rīgā. Tas ir viens un tas pats arhitektūras virziens, kas tajā laikā bija, varētu teikt, ļoti moderns. Un nav nekāda nejaušība, ka tas ļoti spēcīgi ir pārstāvēts gan Barcelonā, gan Rīgā. Abās šajās pilsētās ap 20. gadsimta sākumu bija jau sākās 19. gadsimta otrā pusē industriālā revolūcija. Abas šīs ir ostas pilsētas, abas tās ir lielu valstu, tajā laikā Rīga, kā zināms, bija cariskajā Krievijā, Barcelona bija Spānijas sastāvā, un tās bija ļoti nozīmīgas ostas pilsētas ar strauju ekonomikas attīstību, un tam sekoja arī ļoti būtiski tas, ka 19. gadsimtā, varētu teikt, pilsētas pārkāpa saviem viduslaiku valņiem un attīstījās plašākās piepilsētu teritorijās. Tieši tāpat arī Barcelonā, kā mēs šos procesus pazīstam Rīgā. Tiesgan jāatzīst, ka mūsdienās mēs Gaudī pazīstam kā vienu no pasaulē slavenākajiem arhitektiem, bet viņa dzīves laikā daudzi viņu, Gaudī un viņa aizstāvi, viņa mecenāti, varētu teikt, Eusebio Güell, saukāja par diviem katalāņu trakajiem, ne visi viņu saprata. Viņi bieži vien kritizēja par viņa darbiem, un tas arī ir viens no, kāpēc Gaudī var uzskatīt par ģēniju, ka tas bija, viņš bija vizionārs. Viņš jau toreiz uzskatīja, ka jā, šobrīd jūs mani nesaprotat, bet paies laiks, un daudzi to sapratīs, atzīs un brauks uz Barcelonu skatīties tieši manus darbus. Tā tas arī ir piepildījies. Jāsaka, ka tas mūsdienās turistu ļoti lielā interese par Gaudī darbiem. Diemžēl tas ir arī liels trūkums, jo, piemēram, slavenākais Gaudī darbs ir Familia Sagrada. 1883. gadā viņš uzņēmās būvēt šo baziliku. Šobrīd baziliku vienkārši ir apsēduši turistu, nenormāli turistu bari, kas ir pretrunā tam, ko Gaudī toreiz, kad viņš būvēja Familia Sagrada, uzsāka. Toreiz tā bija Barcelonas nomale, un viņa pārliecība bija tāda, ka baznīcā nedrīkst ieiet uzreiz, bet vispirms ir jāieiet parkā, tātad viņa vēlamā tāda baznīcas apkārt būtu parki, un tikai pēc tam varētu ieiet baznīcās. Starp citu, lai to kaut cik varētu realizēt, šobrīd ir diskusijas jau ilgstoši Barcelonā, kā lai ieietu baznīcā tā kā vēlējās. Jā, no divām pusēm ir parki, bet no trešās puses parka nav, tur ir uzbūvēts mājas, lai tad realizētu Gaudī kopumā konceptu. Šīs mājas būtu jājauc nost. Redzēsim. Ir daudzi uzskata, ka šīs mājas patiešām tiks nojauktas ar mērķi, lai pilnībā realizētu Gaudī idejas. Un atgriežoties pie jautājumu, vai viņš bija ģēnijs? Laikam jau ka bija. Viņa pieeja patiešām arhitektūrai bija, viņa idejas bija revolucionārs, it īpaši tas ir attiecībā uz izpratni par dabu. Tas gan vispār ir raksturīgi Jugendstilam, bet viņi jo īpaši par dabas formām, par viņu pārliecību to, ka dabā nav paralēlu līniju, un tāpēc arī arhitektūrā tādām nebūtu jābūt. Un viņa mājas ir ar tādām plūstošām organiskām līnijām, jo īpaši jau, protams, Familia Sagrada, kas atgādina, ka tā būtu nevis būvēta, bet veidota kā smilšu pils reizēm salīdzina. Patiešām ir zināmas analoģijas, tas pilnībā atbildi Gaudī uzskatiem un pārliecībai, ka ir jāatgūst arhitektūrā
tas, kas ir dabā. Un tāpēc viņš ļoti daudz ir pētījis, dažādas formas, dabas materiālus, un par to ir viena no versijām, ka tas jau nāk no viņa bērnības. Viņam ļoti agri tika konstatēts reimatisms, diezgan slimīgs bērns bija, pat bija aizdoms, ka viņš vispār neizdzīvos, tāpēc viņu ļoti agri nokristīja. Un viņš esot bērnībā ļoti bieži atstāts guļam zālē. Nu, no tā laika viņam ir paticis vērot zāli, dabu, apkārt notiekošo, un to pēc tam realizēt savos arhitektūras projektos. Jāsaka, arī jau no bērnības tas ir viens no cilvēkiem, kuram ir bijusi pārliecība, ka viņš būs arhitekts. Un patiešām viņš ir labi mācījies tikai tos priekšmets, kuri viņam pēc tam būtu nepieciešami, lai veiktu savus arhitektūras darbus, savas idejas. Un vēl par Gaudī idejām un to, ko viņš realizē savos arhitektūras projektos, nākošais ļoti svarīgais akcents ir gaismas un krāsu aspekti. Patiešām viņa, īpaši jau Familia Sagrada, bet tāpat arī, piemēram, Bīskapa pils Astorgā, tā ir krāsu un gaismas, patiešām gaismas ar lielo burtu un 3 izsaukumu zīmēm, kas tiek panākta ar vitrāžām, ar stiklu, ar krāsām. Gaudī ļoti raksturīgi arī tā saucamais trenkadis, protams, ne tikai viņam, bet arī citiem autoriem, bet jo īpaši viņam, kā tiek veidotas mozaīkas no saplēstiem stikliem un flīzēm. Tas jo īpaši ir redzams parkā Guel vai Guel parkā, kas ar citu sākotnēji tika plānots kā dzīvesvieta. Mūsdienās to sauktu par tādu ciematu piepilsētā, bet jāsaka, ka barcelonieši to nesaprata, jo uzskatīja, ka tas Parguel, lai tā būtu māja, tā ir pārāk tālu no centra, un lai tā būtu vasarnice, tā ir pārāk tuvu centram. Un tāpēc arī tur ir uzbūvēts tikai 2 mājas, un tas ir palicis kā parks, ko vēlāk nopirka pašvaldība, gandrīz visu. Bet sākotnēji tas tika tomēr domāts kā privāta māja, varētu teikt ciemats vai privāta māja apbūve. Tātad šis projekts nav realizēts tā, kā to Gaudī sākotnēji bija iecerējis. Jāsaka, ka vispār viņš bija ļoti, varētu teikt, spītīgs, ļoti uzstājīgs, ka ir jārealizē tieši viņa idejas, un tāpēc nereti sastrīdējās ar saviem pasūtītājiem, ja tie nespēja saprast viņa idejas un nespēja tās akceptēt un realizēt. Un viens no pēdējiem Gaudī darbiem bija Casa Mila, un arī Casa Mila, jeb sauktā arī Casa Pedrera, Pedrera nozīmē akmens laukstuvs, tā tika pabeigta 1912. gadā. Tā ir lieliska iespēja apmeklēt šo māju un skatīties, cik ļoti, ļoti līdz katrai detaļai ir attīstīts viņa projekts. Jāsaka, tas jāpatiešām Gaudī bija raksturīgi, ka nevis tikai kāda fasāde vai tikai vispārīgos vilcienos, bet līdz pat interjeram, līdz krēsliem, galdiem, līdz pašām sīkākajām detaļām. Toreiz tāds bija viņa uzskats, ka ir jāprojektē un jābūvē māju un visam jāpakļaujās viņa idejām, tikai tad kopumā tiek realizēts viņa projekts. Gaudī raksturīgi ir revolucionāri paņēmieni konstrukciju inženierijā. It īpaši viņa paraboliskās arkas, hiperboliskās konstrukcijas, tas viss viņam ļāva būvēt sarežģītas, bet ļoti stabilas konstrukcijas un nepaļaujoties uz tradicionālajām metodēm. Viņa metode bija šie smilšu maisiņi, kas tika sakārti būvi, varētu teikt, apgāžot otrādi. Un tad ar šiem smilšu maisiņiem tika panākta būves konstrukcija, kur pēc tam apgrieztā veidā būvēta un izrādījās viss stabili un izturīgi, un ar mūsdienu mērījumiem viss pierādās, ka šādas būves ir ļoti stabilas un ilglaicīgas. Gaudī raksturīgs ir arī simbolisms un garīgums. Visiem, vai lielākai daļai viņu darbu, un jo īpaši, protams, viņa mūža darbam Familia Sagrada, kas tika uzstākts 1883. gadā. Sākotnēji viņš nemaz nebija ļoti reliģijos, viņš to ņēma kā izaicinājumu šādas bazilikas būvniecību, bet beigās arvien vairāk sāk lasīt Bībeli, kļuva ļoti ticīgs cilvēks, un viņa pēdējie mūža gadi
apmēram pēdējie 10 gadi, jo viņš pabeidz 1912. gadā Casa Mila sastrīdoties ar pasūtītājiem un diezgan, tā, kā lai saka, raksturīgi viņiem nespējot pieļaut, ka kāds viņu neatzīst vai nesaprot vai neatbalsta viņa idejas. Tas arī bija Casa Mila gadījumā, bet kopš tā laika pēc tam vēl pabeidz to Parku Güell un pēdējos mūža 10 gadus būtībā velta Familijas Sagrada būvniecībai ļoti dziļi šajā projektā, jau apzinoties, ka viņš savā mūžā to nepabeigs, lai gan sākumā bija tāda cerība, bet tad, kad tā darba grandiozitāte tiek uzsākta, jau viņa dzīves laikā bija skaidrs, ka tas netiks pabeigts. Un, kā izrādās, vēl pat šodien Familijas Sagrada pabeigta nav, šobrīd ir cerības, ka tas notiks 2026. gadā, tas ir, kad paies 100 gadi, kopš Antonija Gaudī devās mūžībā. Šobrīd ir apglabāts Familijas Sagrada kriptā, un tad, kad viņš devās mūžībā, tad tikai pamazām barcelonieši saprata, ka viņi tomēr ir dzīvojuši vienā laikā ar ģeniālu arhitektu. Un mūsdienās, protams, to saprot arvien vairāk turisti, arvien vairāk cilvēku visā pasaulē. Viņa ietekme ir ļoti liela, bet viens gan jāsaka, ka reizēm domā, ka braucot uz Barcelonu, tur visa Barcelona būs ar Gaudī darbiem. Nekā. Gaudī ietekme ir nevis kvantitatīva, bet kvalitatīva, jo Barcelonā ir tikai 14, būtībā 2 darbi ir, varētu teikt, vienā objektā, tā kā 13, 14 Gaudī darbi, tas pēc Barcelonas ir ļoti, ļoti maz. Bet Gaudī ir atsevišķi projekti arī ārpus Barcelonas. Un, lai šis video būtu pilnvērtīgs, es domāju, ka ir vērts doties arī apskatīties dažus citus darbus ārpus Barcelonas. Un tagad es esmu Leonā. Te man aiz muguras nedaudz pa labi ir viena no 3 ārpus Barcelonas uzbūvētām Gaudī projektētām mājām. Casa Botines. Kāpēc Casa Botines? Tāpēc, ka uzņēmējs, kurš uzsāka šīs mājas pasūtījumu, viņa uzvārds bija Botines, un, protams, nav nekāda sagadīšanās, ka viņš bija no Katalonijas. Un tāpēc arī Gaudī šo projektu projektēja. Un diezgan vēlāk projektu pabeidz viņa biznesa turpinātāji, un tomēr vēl tagad šo māju sauc Casa Botines. Ar ko tā ir īpaša? Ar to, ka tā ir diezgan tālu ziemeļos, jo Barcelonā tomēr ir krietni siltāks klimats. Līdz ar to Gaudī bija jādomā gan par siltumu, gan par vēsumu vasarās. Par vēsumu domājot jau klasiskās šīs šahtas iekšā, kur viņš mācēja izveidot tā, lai būtu ventilācija. Es tur biju iekšā un bija loks viens vaļā un patiešām jūtu tādu patīkamu vēsumu. Vēsumu varēja sajust dienā. Dienā bija pakarsts. Tagad vakarā, kā jūs redzat, es esmu saģērbies, jo ir samērā jau pavēsu. Tad, Gaudī, kā jau klasiski, Gaudī arī šai mājai ir piedomājis pie detaļām. Ir tik ļoti, ļoti būtiski piestrādāts pie visām detaļām, būvējot šādas mājas. Pirmajā stāvā pasūtījums bija, lai būtu veikals, tātad tekstilu industrijas pārstāvs bija šis te Botines, pirmajā stāvā bija veikals, tad tālāk mūsdienās to sauc par office telpām un augšā dzīvojamās telpas. Māja izceļas Leonas pašā centrā ar tādiem tornīšiem. Mūsdienās, es teiktu, viņi mazliet izskatītos, jau toreiz arī tika kritizēta, mazliet pēc tādas sapņu pils nedaudz. Es pat teiktu nedaudz netipiska tomēr Gaudī, tā kā mēs pazīstam modernismu pārstāvu Gaudī. Un šodien tur ir muzejs, ir vērts aiziet, nav tāda ažiotāža kā Barcelonā, nav garas rindas, var mierīgi visu izstaigāt un ļoti interesanti apskatīties, kā piemēram, protams, apskatīties visu par mājas tapšanu, par Gaudī, bet paskatīties, kā 19. gadsimta beigās dzīvoja cilvēki. Visu interjeru var redzēt, un man jo īpaši interesanti likās ārsta kabinets, un vēl jo īpaši, kā toreiz labi izskatījās zobārstniecības aprīkojums un kā toreiz tika labot zobi. Tas jau nav nemaz tik sen, tas ir 19. gadsimta beigas, padomājiet. Tas varbūt man tā īpaši likās interesanti un ir vērts to atbraukt un apskatīties.
Šobrīd es jau esmu Astorgā. Tepat netālu no Leonas ir Astorga, un te ir vēl viens Antonija Gaudī šedevrs – Bīskapa pils. Toreiz, kad būvēja, tā bija Bīskapa pils, diezgan projektu nepabeidz pats Antonija Gaudī, bet pabeidz viņu turpinātājs, bet šobrīd tur ir muzejs. Un noslēdzot šo video par Antoniju Gaudī, atceraties, sākumā es uzdevu jautājumu, vai viņš bija ģēnijs vai trakais. Nu, zināt, ģēnijs laikam pilnīgi noteikti, bet zināms trakuma pazīmes viņā tomēr arī bija. Ar to ir noslēdz šo video. Visu labu! Tiekamies!